Nu, nav paužu, ja nelaiž uz laukuma, kad tur paužu dabūt. Labi. Alkohols nav traucējums šogad, vai tas varbūt pat ir slikti, ka nedzer? Tu man neuzvelc čalīte. Kas tev pīksteņas? Nesaprotu. Tas mums ir tāda tehnika, kas it kā izņem visus necenzētos vārdus ārā no ētera. Tu ko tu mani nedzirdēsi vispār? Paklausīsimies Dagmāra ar ziņām, tad būsim apkārt kopā studijā ar... Viņai jārliekat pīkstuļus virsū. Nē, nu Dagmāra mums ir trenējusies runāt smalkāk. Kā tā es runāju? Nē, jūs runājat kā hokejā. Nu, labi. Dosim vārdu Dagmārai tagad. Mēs esam hokeja studijā, paldies Dagmārai par ziņām un turpinām ar Oļegu. Oļeg, vai jums liekas, atkal izmantojot jūs, teiksim, tādu tiešā vārda meistaru īpašības, vai Latvijā politikā tagad viss ir uz labo pusi? Kā liekas, tev var sasist? Labi, sapratām. Par jums vairāk kā par cilvēku. Kāds jūs esat ikdienā? Jūs esat daži ģimenes lokā, es domāju, pilnīgi savādāks. Silts, atvērts. Es esmu pedantisks. Jā? Jā. Silts. Kad ieņem normāli. Jā. Tad jā. Kā izpaužās tas, ka jūs esat gādīgs? Nu, es par sevi rūpējos, čali, jā. Nu, jūs izskarēja arī tas, ka jūs it kā ejat uz operu un pie stilistiem un tā. Jā, es arī plastisko taisīšu mugurai nostiep šādu. Atvainojiet, kāpēc mugurai jānostiep jādu? Jūs sakat, tomēr tā kā sportists un tā. Nu, kur tu seju uz kropļošu? Nē, bet parasti plastiskās operācijas taisa redzamākās vietās, kur varbūt... Nu, labi, tu neuzvelc mani. Bortā ieluši. Labi. Mēs paskatīsimies vienu reklāmas klipu, būsim apkārt kopā ar Oļegu. Jā, ja paliksi dzīvs. Dagmāra prasīja, vai Latvija labi nospēlēja jūs prāt? Jā. Kā tu jūs slikti spēlēt? Jums negribējās būt laukumā, nerāvāties uz... Tev pašam negribējās būt laukumā? Man ne. Dagmārai? Varbūt ar šo jautājumu apmaiņu varbūt arī beigsim un... Rītdien sakarā ar to, ka šis ir pēdējais Akungs mēnesis, ēterā atkal būs Akungs veterāns Gideons, bet tagad mēs esam kopā ar hokeja veterānu, izcilo lielisko Latvijas hokeja nūjas un ripas meistaru, psiholoģiski advancētāko no visiem Latvijas hokejistiem solē, kas bijis Latvijas hokeja izlasē. Labi, neburte drāmu. Jautājums, vai jums liekas, ka Latvijas hokeja izlase varētu tikt tālāk nākošajā posmā? Kur viņi bez tiks? Tā. Latvijas amatieru līgas čempionātā finālā ir redzēts, ka jūs esat iznests ārā uz... Bračka. Rīgas sporta polī, tas bija jūsu brālis, ja? Bračka iznes. Bračka iznes ārā. Viņai izsauc Oļegs? Es netru. Jā. Aha. Jūs Neuzvelc man čolu. Labi. Oļeg, man liekas, ka vairāk vai mazāk mēs esam ieguvuši tādu kā personības kopskatu un nākamajā daļā parunāsim kaut ko vairāk tieši par to, kā dzīvot tālāk. Tagad reklāmas pauze, ziņas īsumā un tad atkal būsim apkārt. Tas jau lopā. Oļeg, mēs esam apkārt studijā. Rītdienas spēle, 4. maijs ar Krieviju. Kas tev par 4. maiju, Varbūt jūs neatceraties Latvijas neatkarības deklarācijas diena. Ko jūs pats atceraties vispār? Varbūt man bija sagatavots jautājums. Jā, man bija jautājums, Sigiet, jūs tagad vairāk esat tā kā treneris, nevis spēlētājs. Nav kaut kas dzīves ritmā mainījies? Kas tur mainījies? Nekas nav mainījies. Dzīves ritms tāds pats. Jā, vairāk laika sev un ģimenē un sevis sakopšanai un tur. Kā jūs kopjat sevi, Oļeg? Solāristu, opera. Opera? Nu, sev arī iedzer tāpat, es arī reizēm, bet, uzspēlē ar bišu. Laikam saruna kļuva pārāk intīma. Varbūt vienīgi pietiek, liecies. Pēdējais jautājums. Rītdienas spēle rezultāts, kādi jūs prognozējat? 100/100. Vismaz neizšķirt. Paldies Oļegam par šo, man liekas, ka labu. Mēs esam apkārt studijā pēc Nagļa kungam smagi vārdi nākuši ārā, vai
Vai tā ir? Vai jūs piekrītat daudz līdzekļu, domā, ka tiešām ir uz dienas jau ir aiz muguras? Tas ir pizdiet šitā pateikt, bļaļi. Ka Irbe bija, bļaļ, šitā nī te Stanlija kapā, jā? Bļaļ, visiem kausā. Bļaļ, visi baigi fanoja, bļaļ, tagad čalis, ahoj. Es jau, bļaļ, ko tu domā, man, bļaļ, nav jūtu? Bļaļ, es normāls čalis, jā? Un kā Kira teica, davai paņem to Arčiju, bļaļ, iekapājies šņābi, zin kā čomi. Arču nezinu. Nu, tagad ir uzdevums. Sanktpēterburgā arī Arču spēlē pret Krieviju. Jā, 3-2 vinēja. bļaļ, sakapājām 3-2, bļaļ, ar Arčiju priekšgalā, bļaļ. Vai rītdien Arču stāvēs vārtos? Tu, bļaļ, nepalaid muti man, bļaļ, kā vilkšu, bļaļ, pa muguru bortā nahuj iekšā. Un, bļaļ, tos pīksuļus noņem nos, bļaļ, zajebali vispār, nu točno, bļaļ, es jau pats nedzirdu, ko es runāju. Sukas, bļaļ. Tas bija ļoti labi. Bļaļ, es pats nedzirdu, ko es runāju.